Lūk, eju pastaigā, savā ikdienas šajā pastaigā un domāju par to atkal. Kā jau, protams, ir, katram cilvēkam ir domas, un jāpieķer pie tās domas, ka tās vispār nav manējās. Katram tas ceļš, attīstības ceļš jau turpinās. Tu var iziet 8 sesijas, tu var iziet 20, bet ir jāsaprot tas, ka kamēr nav kaut kāds augstāks mērķis sasniegts, tikmēr tu kaut ko nezini. Ja mēs neesam piedzimuši tur, kur ir muižnieku ģimene, kurā nāk miljardi un miljoni, kur ir ģimene ielikusi jau katrā bērnā iekšā to, tā teikt, slepeno formulu, tad tādiem kā es, kas ceļās no pelniem, var teikt, ar to bomžu domāšanu ir diezgan grūti tikt galā, vai ne? Bet tāpēc ir šis rīks, šī zemapziņas terapija, kur palīdz ieraudzīt vismaz tai sesijas laikā, tu ieraugi to, ko patiesībā tu vari izdarīt un kāpēc patiesībā tu esi nācis un ar kādām sajūtām pildīts. Un ko es šodien sapratu to, ka tad, kad ir jāspēr tas viens solis uz priekšu, kaut kāds mērķis, ir nenormāls prieks par sasniegto, tad tāpatās rodās kaut kādas šaubas vai visādas domas, kas man nesanāk, un tās domas sāk koncentrēties uz to, ko es nemāku un kas man nesanāk. Un tā reāli ir. Un šajā brīdī ir jābūt īpaši apzinātam, un tās domas jādzen prom. Jādzen prom un jāsāk uzskaitīt sev galvā, ko es protu, ko es varu, es visu varu un man viss izdosies. Lai visiem forša diena un lai visiem viss izdodās.